Labdien! Laipni aicināti uz ievadu nodarbību 12 visuma likumi. Un šodien mazliet ieskicēšu par savu kursu, kas tas ir, kāpēc tas ir, ko mēs apskatām šajā kursā. Jo 12 visuma likumi tā ir tāda vairāk ar garīgo ievirzi, tomēr šeit būs pietiekami daudz zinātnisku pamatojumu, arī psiholoģisku pamatojumu, tāpēc kurs saucās 12 visuma likumi zinātniskā, psiholoģiskā un garīgā skatījumā. Un es mazliet iepazīstināšu ar sevi. Esmu Žaneta Krūmiņa, esmu starptautiski certificēts izaugsmes treneris, coach. Pēc pamatprofesijas esmu psihologs. Esmu apgūlis arī 2 gadu NLP meistaru kursu un esmu NLP meistars certificēts, kā arī certificēts tarologs, Latvijas Tarologu asociācijas biedrs, darbojos certifikācijas komisijā. Un mana ikdiena paiet, protams, konsultācijās, mani privāta prakse, individuālās konsultācijās, grupās, kā psihologam, kā kočam, bet ļoti daudz arī vadu dažādas apmācības, seminārus, meistarklases, un uz ekrāna jūs arī redzat manas koordinātas, ja ir nepieciešams saziņa. Nu, par šo laikam man ir jāsaka to, ka mūsu dzīvē, protams, mūsu dzīve nosaka dažādi likumi, jā, jo mēs esam ietekmēti no dažādiem likumiem. Mēs zinām, ir juridiskie likumi, jā, tie nosaka sabiedrības kārtību. Mēs zinām, mums ir fizikas, ķīmijas likumi, jā, tie nosaka kaut kādus dabas procesus. Mēs zinām, ka ir psiholoģiskie un fizioloģiskie likumi, jā, tie atkal nosaka cilvēku attīstību, uzvedību, patērnus, jā, dažādas emocionālo attīstību, un ir arī šie garīgie likumi, kas nosaka mūsu iekšējo pasauli, un tai skaitā arī lūk šo te visuma harmoniju. Un tad, ja mēs runājam par tādiem garīgiem likumiem, protams, tie nav redzami ar acīm, tie nav sajūtami, ja? Bet šie garīgie likumi, tie ietekmē mūsu dzīvi, neatkarīgi no tā, vai mēs ticam vai nē tiem. Ja, tas ir līdzīgi kā gravitācija. Tu vari saprast, tu vari nesaprast, bet gravitācija eksistē. Tieši tāpat arī šie garīgie likumi, viņi eksistē, viņi darbojās un ietekmē mūsu dzīvi jebkurā tās dzīves posmā. Un šie te garīgie likumi, viņi palīdz mums izprast, kāpēc mūsu dzīvē notiek dažādi notikumi, un arī to, kādā veidā mēs varam tos paši vadīt un ietekmēt. Ja? Tie garīgie likumi ir tāda sava veida navigācijas karte, kas palīdz saprast, kāpēc mūsu dzīvē šie notikumi ienāk, šie cilvēki ienāk, un kā mēs šos te notikumus varam ar saviem lēmumiem vadīt, mainīt, izprast, ja, un arī pielāgot savai dzīvei. Lūk, ja fizikas likumi palīdz mums izdzīvot materiālā pasaulē, tad lūk, šie te garīgie likumi, tie palīdz mums piedzīvot šo te dzīvi, ja? Dzīvot jēgpilni, harmoniski, apmierināti, veiksmīgi, jā, attīstītu, un arī tajās situācijās, kurās mēs saprotam, ka nāk kaut kādas krīzes situācijas, un krīzes situācijas ir absolūti pilnīgi visiem cilvēkiem bez izņēmuma, jā, visas dzīves laikā viņi cikliski atkārtojās. Tad lūk, šie garīgie likumi noteikti, un to izprašana noteikti palīdz vieglāk šīs krīzes pārkāpt, pārvarēt, sastopoties ar šķēršļiem, noteikti vieglāk palīdz šos šķēršļus likvidēt un tātad tālāk virzīties un pārvarēt šīs krīzes situācijas. Nu, praktiskā nozīmē, ko viņi praktiskā nozīmē šie 12 likumi dara, tad, kad mēs pieņemam lēmumus, jā, mums ir lielāka skaidrība. Lielāka skaidrība par to, kāpēc mēs tā darām, kāpēc mēs tā uzvedamies, kāpēc
mums ir šis te lēmums, ja, un no kā viņš ir atkarīgs. Ļoti, ļoti šie 12 visuma likumi palīdzēs izprast cēloņu un seku sakarības. Ja, cēloņu saku sakarības, no, kas mēs skatīsimies šajā likumā, kas cēlonis un cēloņa sekas principā ir pastāv vienlaicīgi. Ja, pastāv vienlaicīgi. Tas arī būs tāds ļoti interesants moments. Um, kā jau es minēju, šajās krīzes situācijās, šajos pārbaudījumos, dzīves pārbaudījumos, 12 visuma likumi palīdz ne tikai redzēt to, nu, ir krīze, ir slikti, jā, nu nē, jā, ir tagad bēdīgi, bet palīdz redzēt šo pārbaudījumu, šo krīzi kā attīstības iespēju. Jo tad, kad mēs izējām un saprotam šos 12 visuma likumus, mēs aptveram, ka katra krīze tā ir iziešana ārpus komforta zonas. Un attīstība cilvēka dzīvē notiek tikai tad, kad viņš iziet ārpus komforta zonas. Un attīstība vienmēr notiek uz augšu. Ja? Vienmēr notiek uz augšu, izējot no komforta zonas. Šeit mēs arī apskatīsim, un noteikti jums radīsies pārliecība un tādas atklāsmes, kā ārējā, ka mūsu pārliecības, tātad to, ko mēs domājam, kādi ir mūsu viedokļi, kādas mums ir redzējums, ja, kā mūsu pārliecības atspoguļo ārējo pasauli. Ja, ārējo pasauli ar visām tām negācijām, ar visiem tiem priekiem, kas ir, ja, tā īstenībā ir tikai un vienīgi mūsu pasauli, mūsu atspoguļo. Lūk, protams, arī šie 12 visuma likumi palīdzēs mums turpmāk veidot dziļāku saikni ar sevi, tātad izprast sevi ar citiem cilvēkiem, ar pasauli kopumā, ar pasaules notikumiem, kuri dotajā brīdī ir ļoti, ļoti intensīvi. Ja? Un katrs likums tiks saistīts pēc savas būtības ar jūsu kaut kādu personīgo situāciju. Ja? Jo šis kurs ir domāts kā tāds kurs treniņš. Katru likumu mēs skatīsimies caur jūsu situāciju, jūsu personīgo situāciju, 3 pakāpēs. Ja? Tad vispirms būs teorētiskais moments, un pēc tam būs 3 pakāpēs šīs te praktiskās tehnikas, kurās mēs apjautīsim šo likumu, sapratīsim viņu un pieņemsim un darbosimies. Un kurs ir uzbūvēts tā, tad ir neliela neliela teorētiskā daļa, kurā es skaidroju zinātnisko skatījumu, psiholoģisko skatījumu un šo garīgo skatījumu uz likumu, un tad izmantojot dažādas tehnikas. Jā, tās var būt NLP metodas, tās var būt psiholoģiskās tehnikas, tās būs noteikti transformācija spēles, ja, elementi kaut kādi, tās būs metaforiskās kārtas noteikti. Ja. Mēs šo likumu tātad iesim cauri praktiskajā nu, būtībā, un tāpēc tas likums būs nevis vienkārši abstrakts jēdziens, ja, jeb abstrakta kaut kāda teorija, bet tā būs tā dzīvā pieredze, ko jūs piedzīvosiet caur savu kaut kādu situāciju vai kaut kādu sapratni, ja, un iespējams iedvesmos arī kaut kādām ikdienas izmaiņām. Ja, lūk. Nu, tad 12 visumu, ko mēs apgūsim, 12 visumu likumu, ko mēs apgūsim, un tas ir, pirmā mums būs vibrācijas likums. Jā, tad vibrācijas likums visumā vibrē noteiktās frekvencēs, ieskaitot mūsu domas un emocijas. Un līdzīgas vibrācijas pievelk līdzīgu vibrāciju. Otrais būs pievilkšanās likums, viņš ļoti rezonē ar šo te pirmo. Ja? Mēs saistām to, ko paši izstarojam. Tātad domas, emocijas, enerģiju, kādu mēs izstaram, ar kādu frekvenci mēs izstaram, tādu mums arī atpakaļ atgriežas un mēs to pievelkam. Jā, gribu pateikt, ka visi šie likumi ir salikti tā, ka viņi viens ar otru absolūti saistās. Ja, absolūti saistās vai papildina viens otru, un tādā secībā mēs arī iesim caur šos likumus.
Nu, tālāk mēs skatīsimies ritma un laika plūduma likumu. Tātad sapratīsim, ka visumā tik tiešām viss darbojās pēc ritmiem un cikliem. Tātad ir šie te cikli, jā, tie paši gada laiki, diennakts daļas, jā, un arī mūsu dzīve iet pēc ritmiem, arī mūsu dzīve iet pēc cikla principa, jā, tātad mūsu emocionālās svārstības, mūsu dzīves pozīcijas, mūsu dzīves ritmi, jā, cikli, un tas arī noteikti ietekmē mūsu tādu pašsajūtu, mūsu domas, mūsu emocijas, ja, kas atkal var tajos brīžos pievilkt, vibrēt pareizās frekvencēs, vai varbūt ne tik labās frekvencēs, ja, un pievilkt attiecīgu enerģiju pie mums. Nu, un ceturtais likums, ko mēs skatīsimies, būs pārveidošanās likums. Un šeit mēs zinām pēc fizikas skolā, ko mēs mācījāmies, jā, enerģija nekur nepazūd. Tad enerģijas pārveidošanās likums, enerģija nepazūd, tā tikai maina formu. Un garīgajā pasaulē, ja šajos 12 visuma likumos, 4. likumā ir šis te pats princips. Mēs varam pārvērst savas negatīvās pieredzes pozitīvās mācībās, ja, un šo te enerģiju, kas nekur nepazūd, mēs viņu vienkārši frekvencēs varam pārvērst pozitīvās frekvencēs priekš mums. Lūk. Tālāk, protams, mums būs cēloņu un seku likums, tas saucamais karmas likums, tātad darbību un seku likums, kā mūsu dzīvē nekas nenotiek nejauši. Katram notikumam ir cēlonis, un katra mūsu rīcība rada sekas. Un šeit ir vietā noteikti šis teiciens, latviešu tautas pāruna, jā, ko sēsi to pļausi. Un tam mēs veltīsim tiešām vienu lielu nodarbību, kurā mēs arī caur treniņu noteikti skatīsimies šo likumu caur jūsu pieredzēm, jā, un es stāstīšu arī savu pieredzi. Lūk, relativitātes likums, kā viss ir dzīvē relatīvs. Un mēs spējam izprast lietas tikai salīdzinājumā ar citām situācijām. Ja? Un šis likums paģēra pamatā to, ka nav jau labu sliktu pieredžu. Katram cilvēkam tā izpratne būs sava. Ja, vienam tas, kas mums, piemēram, ir slikta pieredze, vienam tā varbūt būs ideāla un ļoti vērtīga un noderīga pieredze. Ja. Un, ja mēs paskatāmies, ka šajā brīdī, piemēram, cilvēkam ir krīze, un viņam liekas, ka nu ir viss, nu ir beigas, jā, nu ir dzīves traģēdija ir iestājusies, jā, bet iespējams nāk kaut kāda cita situācija, kas varbūt ir vēl smagāka, jā, tad viņam liekas, ka iepriekšējā situācija bija tāds bērnu spēlīts. Jā, tātad, lūk, relativitātes likums, viss ir relatīvs, kā mēs to uztveram, kā mēs to saprotam. 7. likums ies kopā ar 8. likumu. Mums būs 7. likums polarizācijas likums, kas ir visumā viss ir divējāds. Tātad ir šī gaisma, ir tumsa, ir karsts, ir augsts, ir prieks, ir skumjas, ja? Un pretstati ir vajadzīgi pasaulē tāpēc, lai radītu šo te līdzsvaru. Un šeit uzreiz nāks 8. likums, visas vienotības likums, kā viss visumā ir savstarpēji saistīts. Katra doma, katra darbība, katra enerģija, kas izstaro mūs vai no mums, vai kas izstaro no visuma, viņi savstarpēji miedarbojās. Jā, tātad mēs esam pēc savas būtības, jā, materiālā pasaulē sadalīti, bet enerģētiskā līmenī mēs visi esam viens liels visuma kopums, mazās puzlītes daļiņa, jā, visuma lielajā puzlē, bez šīs mazās daļiņas visums nav pilnvērtīgs. Un šis likums ļoti labi to parādīs un iedos to sajūtu, kā tik tiešām, kā mēs, ļoti bieži cilvēki saka, ko tad es jau neko tu nevar ietekmēt, bet mēs varam ar savu enerģiju to ietekmēt un saprast, ka, jā, visa vienotība ir mūsos arī pašos. 9. likums būs brīvās gribas likums. Cilvēkam tiek dota brīvā griba, tātad brīvība izvēlēties. Un te mēs arī runāsim par to, kas ir liktenis, vai liktenis mums jau ir noteikts mums piedzimstot, vai tomēr liktenis
likteni mēs dzīves laikā tomēr varam mainīt, un mēs varam mainīt. Un par to arī runā zinātniski šie te kvantu fizika. Es ļoti daudz atsaukšos uz dažādiem zinātniskiem tieši kvantu fizikas pētījumiem, jo kvantu fizika ir tā, kas ļoti daudz pēta šīs te tādas enerģētiskās parādības, jā, ko cilvēks agrāk vispār nevarēja zinātniski izskaidrot, bet tagad tam ir lieli zinātniski skaidrojumi un arī pētījumi. Jā, tātad te mēs arī skatīsimies, kā un kāpēc cilvēks var mainīt šo savu dzīvi, savu likteni, izvēloties. 10. mums būs bagātības un līdzsvara likums, jeb tas saucamais dot un ņemt likums, lai saņemtu ir jādod un otrādīgi. Un jo vairāk mēs dalāmies, jo vairāk mēs saņemam pretī. Un visbeidzot, 11. un 12. likums būs tātad pacietības un atlīdzības likums. Visas lietas, lielākas vai mazākas, prasa laiku. Ja, no gaisa nekas nenokrīt tūlīt un tagad šādi. Ja. Protams, pastāv brīnumi dažādi, ja. Bet pēc savas būtības visums tā nestrādā. Visumam vajadzīgs ir laiks. Tad, kad mēs aizsūtam kaut kādu savas domas, visums sāk strādāt, ja, bet vienam cilvēkam varbūt tas ir nu, pēc stundas, ja, vai varbūt pēc nedēļas, citam tas varbūt būs pēc gada un vairāk. Ja, bet visums jebkurā gadījumā apstrādā šīs te jūsu vēlmes, un mēs arī runāsim, kā šīs vēlmes izteikt, un kāpēc ir nepacietība, un kā šī nepacietība ietekmē šo enerģiju, ja, šo te saņemšanas atlīdzības enerģiju. Un jāsaprot, ka jebkura mūsu darbība ilgtermiņā nes augļus. Ja, nes augļus. Nu, un visbeidzot, mēs skatīsimies pēdējo mērķu un misijas likumu, ka katram mūsu dzīvē ir šī unikālā dzīves misija un mērķis, un dzīvojot saskaņā gan ar šo te 12. likumu, gan ar savu dzīves misiju, ja, mēs atrodam savā dzīvē piepildījumu, mēs atstājam pēc sevis labu enerģiju, jā, protams, mēs uzkrājam karmas punktiņus, plusiņus, jā, bet šeit vairāk par to, ka cilvēks pašs attīstās un pašs piepildās, ja viņam ir šī dzīves misija. Nu, lūk tā. Kā es teicu iepriekš, šis ir sava veida treniņš, un savā laikā es šo kursu jeb šo treniņu apgūlu pie savas guru, savas skolotājas, ukraiņu psiholoģis un ezotēriķis Nikas Vernikovs. Viņa pati izstrādāja lūk šādu te interaktīvu spēli, transformācijas spēli Zakoni Vsilienai. Un arī daļu, jeb kaut kādus elementus no šīs transformācijas spēles arī mēs ņemsim šajā kursā. Ja, tātad mēs iesim visus, te jūs redzat, tas lauciņš, mēs iesim visus šos 12 likumus caur, kā es teicu, trīs skatījumiem. Tātad pirmais būs skatījums vienmēr praktiskajā daļā apzināties šo likumu, ko nozīmē apzināties. Zināt, ko tu piedzīvo šobrīd, jeb saprast, ko tu piedzīvo šobrīd, kas notiek tavā prātā, ķermenī, arī apkārt, kas notiek, ja, un nepazaudēt šajā visā tādā informācijas laukā sevi. Jā, tas ir apzināties. Tālāk mums būs otrs etaps šajā praktiskajā vienmēr treniņā, būs pieņemt šo likumu. Ko tas nozīmēs? Tas būs to, ka mēs pieņemt nozīmē atzīt, ka kaut kas ir tā, kā tas ir. Ja, un atzīt bez nolieguma, bez pretošanās, bez vēlmes to uzreiz kaut kā mainīt. Ja, vienkārši saprast, jā, tā tas ir. Ja, un šeit es došu daudz piemērus, un arī jūs caur praktiskām tehnikām sapratīsiet, kā tas ir pieņemt. Pieņemt pat, ja man nepatīk. Pieņemt pat, ja es domāju, varbūt savādāk dotajā brīdī. Ja? Bet te ir tas, ka atzīt, ka ir lietas tā, kā tās ir. Un ir lietas, kuras es nevaru ietekmēt, un ir lietas, kuras es varu ietekmēt, jā? Bez kaut kādu uzreiz ignorēšanas, noliekšanas, iztumšanas.
Ja, un tas parasti seko lūk šajā te praktiskajā daļā, otrā posmā, kad mēs tā kā to likumu caur tehniku pieņemam. Nu, un visbeidzot, trešais posms praktiskajā nodarbībā vienmēr būs tehnikas, kurā es došu to sapratni, kā darboties, ja? Kā darīt, darboties. Jo jebkurš likums sāk strādāt tikai tad, ja mēs to sākam darīt. Ja mēs vienkārši ar viņu izējām cauri, jā, apzināmies, jā, varbūt pieņemam, jā, bet mēs paši savā dzīvē to neieviešam un nedaram, nu, tad tas likums ir vienkārši skaista butaforija. Jā, ķeksīts zina. Darboties vai darīt nozīmē ietekmēt, kustēties, radīt vai izpausties kaut kādā šajā savā realitātē. Ja, tad būt aktīvam, miedarbojoties ar pasauli. Ja, ļaut caur sevi plūšķai enerģijai, šī likuma enerģijai, ja, viņu atkal apzinoties, pieņemot, ja, un darīt, pielietojot to savā dzīvē. Lūk, tādā veidā mēs, protams, arī šo treniņu, jeb transformācijas spēles elementus pielietosim. Būs noteikti arī kauliņa mešana, ja, es metīšu kauliņu, un arī būs kaut kāda tehnikas, kur nāks no šīs spēles, nu, tādas metaforiskās kārtas. Jā, tā tad vēlreiz apzināties, ko nozīmē. Jā, tā tad pieņemt, piedošana zināt, ko tu piedzīvo šobrīd, saprast, kas notiek tavā ķermenī, tavā prātā, apkārtējā pasaulē, nepazaudēt sevi tajā. Jā, te būs arī ļoti svarīgi tas, ka tu esi nevis, jā, es zinu ar prātu to, bet ka tu esi apzināts, ka tu esi klātesošs šeit. Jā, tad būs uzsvars uz šo apzināšanos, kā mēs apzināmies to mirkli un mūsos mēs redzam notiekošo bez šiem automātiskiem spriedumiem, ja, bez tās pretošanās vai uzreiz kaut kur noliekšanas, nē, šis nav par mani. Pieņemt vēlreiz tā tad nozīmē atzīt, ka ir kaut kas, kā tas ir. Mēs to nenoliedzam, mēs nepretojamies, mēs nevēlamies to uzreiz izmainīt. Jā, bet tas būs tāda savas iekšējā atvēršanās realitātei. Jā, dzīvē ir tā, es to varu pieņemt, varu nepieņemt, jā, bet es to akceptēju. Es gribēju teikt, es to varu saprast, vai viņš man der, neder, jā, bet es to pieņemu, tāpēc, ka es saprotu, ka tas tā ir. Jā, un te būs ļoti svarīgi izprast to, ka pieņemšana šeit nebūs padevība, jā, vai kaut kāda padošanās, bet tiešām tā būs tāda dziļa izpratne, aha, skaidrs, šis ir tas, kas notiek. Es to redzu, ja, vai es to dzirdu, vai es to sajūtu, ja, un es neizdomāju, ka tā nav. Ja, es tad nenoliedzu, ka tā, nē, tā nav. Ja, bet es lūk, atkal caur šo apzinātību pieņemu, jā, tā ir, un man ir jāsaprot, ko es ar to daru. Ja, tā kā akceptēju savā, tas atbilst manam viedoklim, neatbilst manam viedoklim, ja. Un ko es ar to daru? Nu, visbeidzot, vēlreiz rīkoties darīt, kā jau teicu, tas būtu miedarbība ar pasauli, jā, izpaust tādus savus kaut kādus iekšējos nodomus, izpaust uz āru, darboties, jā, maziem solīšiem sasniegt šos te mērķus. Nu, par kursu. Kurs paredzēts ir ikvienam, jā, kurš meklē dziļāku kontaktu ar sevi, kurš vēlas sevi iepazīt dziļāk, pašizpētēji. Protams, tiem, kas vēlas dzīvot saskaņā ar šiem visum likumiem un likumsakarībām, jā, izprast kaut kādus cēloņus, seku sakarību savām situācijām, savām domām, notikumiem, jā, notikumiem ir īpaši tie, kas atkārtojās. Lūk, un ar tādām praktiskām idejām, praktiskām metodēm varbūt iet uz to saucamo iekšējo transformāciju. Un šī kursa tāda dziļākā izpratne ir tas, ka cilvēks izprot pēc šī kursa tātad lūk šo cēloņu seku sakarības, savas emocijas, savas domas, dzīves notikumus,
jā, parādās lielāka sapratne, kā viņš var sazināties ar savu intuīciju, jo mūsu iekšējā pasaulē, jeb dziļajā zemapziņā, ir visas atbildes, kas mums ir vajadzīgas dzīves laikā. Pilnīgi visas atbildes. Ja? Un to mēs arī runājam, kādā veidā zemapziņa šīs atbildes saņem no visuma. Bet zemapziņa runā simbolu valodās. Jā, simbolu valodās, un cilvēku uzdevums, lai dabūtu šīs te atbildes uz dažādām situācijām, viņam šie simboli, šī zemapziņas atbilde caur simboliem ir jāpaceļ augšā savā apziņā. Un arī šajā kursā būs pietiekami daudz tādas tehnikas, jā, kur mēs šo te mēģināsim skatīties. Nu, un pēc kursa noteikti cilvēki un klienti man ir stāstījuši, kā parādās tāds iekšējais kaut kāds līdzsvars starp rīcību un ļaušanos. Ja? Protams, skatīsimies vīrišķo, sievišķo, iņu un jaņu, ja, materiālo garīgo pusi, bet tas efekts ir tas, ka pēc šī kursa ir daudzas lietas vai tādi skatījumi, kad cilvēki saka, jā, es tagad saprotu, kurā brīdī man vienkārši ir jāļaujās plūsmai, un kurā brīdī man tagad jāsāk rīkoties. Ja? Un tas laikam ir tas galvenais tāds ieguvums attiecīgi pēc šī kursa. Nu, kurs notiek divos formātos, un kurs notiek vispirms tātad online, Zoom platformā. Parasti tas ir vakari, jā, apmēram jārēķinās ar 3 stundām ar pārtraukumu pa vidu. Online formāts notiek 2 reizes mēnesī, jā, un kurs sastāv no 6 nodarbībām. No 6 nodarbībām, kāpēc? Tāpēc, ka mēs katrā nodarbībā apskatām divus likumus. Jā, tātad katrā nodarbībā 2 visuma likumi, caur šīm tehnikām, caur treniņiem, caur kino treniņu, jā, mājas darbi arī tiek uzdoti, bet šo mājas darbu izpildu, protams, ir brīvprātīgi. Tas ir jums vajadzīgs, jā, nevis man. Pēc katras nodarbības, tad katra nodarbība tiek ierakstīta, un pēc katras nodarbības ieraksts tiek nosūtīts kopā ar visiem materiāliem jums uz e-pastu. Otrs formāts ir video kursa formāts, un tur ir 12 nodarbības, kur sev vēlamā laikā nepiesaistoties ne datumiem, ne laikiem. Jā, jūs izejat šo te kursu pa vienai nodarbībai noteiktā laikā, tātad nodarbības tiek nosūtītas uz e-pastu, un šeit tas intervāls ir tāds, kā jūs vēlaties. Tas var būt 2 reizes mēnesī, tas var būt 4 reizes mēnesī, tad katru nedēļu, jā, vai katru otro nedēļu, pēc izvēles, kā klients vēlās. Kursa kopējā maksa nemainās. Vai tas ir online 6 nodarbības, vai tas ir video formāts 12 nodarbības, kursa kopējā maksa nemainās. Lūk, un tātad video formātā pēc izvēles mēs vienojamies, jā, kāds šīs te intervāls ir, un tātad noteiktās dienās tiek nosūtīts video materiāls ar visiem vajadzīgiem papildu materiāliem, jā, un tātad jūs sev vēlamā veidā un formātā un laikā šo te kursu tā kā skatāties un apgūstat. Bez tam video kursa formātā mums ir 2 online tikšanās, kuras ir iekļautas noteikti cenā. Apmēram stundu. Pirmā tikšanās ir kursu sākot, tad, kad es mazliet paskaidroju, kā šo kursu iet, kādas ir nianses, jā. Un savukārt otrā Zoom tikšanās mums ir pēc kursa, kurā es atbildu uz jautājumiem, un, protams, ir arī atgriezeniskā saite no klienta, jā. Bet jebkurā brīdī, ja ir jautājumi, tie var tikt uzdoti vai nu WhatsAppā, vai nu e-pastā. Jā, parasti es dienas laikā atbildu, es varbūt neatbildu tā uzreiz, bet dienas laikā es atbildu. Tātad, jebkurā brīdī, ejot cauri šim kursam, ja rodās kaut kādas neskaidrības, kaut kādi jautājumi, jā, tātad es esmu pieejama šajā WhatsAppā vai e-pastā uz jautājumiem. Nu, lūk, tāds bija mūsu ievads. Laipni aicinu
uz savu kursu. Um, Man liekas, viņš ir interesants. Man liekas, pašai katru grupu vadot, man ir pašai kaut kādas atklāsmes, nāk jaunas un jaunas atklāsmes. Tā kā tas arī mani pašu attīsta kā pasniedzēju. Un, jā, izvēlieties formātu, kādā jūs vēlaties šo kursu apgūt. Noteikti varat ieskatīties arī manā mājaslapā iztaisnospārnus.lv. Tur ir vairākas idejas, gan meistarklasēm, gan video formātu kursiem, gan online kursiem. Ja? Kā arī jūs varat atrast informāciju par dažādām individuālām konsultācijām un vēl daudz noderīgo. Bet es saku lielu paldies par to, kā pievienojaties šai ievadu nodarbībai. Lai jums laba veselība, lai jums viss izdodas, lai mierīgs prāts, un tiekamies kādā projektā. Visu labu!